Es esmu ļoti pagodināts un patiesi laimīgs būt kopā ar jums šovakar šeit Rīgā. Un es tiešām esmu ļoti pagodināts, ka šovakar varēšu iepazīstināt jūs ar mūsu šampaniešu nama šampaniešiem. Mums ir šampaniešu nams Carina. Mums ir šampanietis ar nosaukumu Bestrade de Belfond, otrs šampaniešu nams. Un trešais šampaniešu nams ir, tā nosaukums ir Lanson. Visi šie trīs šampanieša nami ietilpst vienā grupā, uzņēmuma grupā, kas ir ģimenes uzņēmums. Un katram šampaniešu namam ir raksturīgs savs īpašais stils. Sāksim mēs ar Carina šampaniešu namu, kas ir ļoti jauns šampaniešu nams. Tas tika izveidots 1997. gadā. Tas ir mans tēvs, kas radīja šo interesantās formas pudeli. Mans tēvs ir mākslinieks un viņš ļoti mīl sievietes. Un radot, zīmējot šo pudeli, izstrādājot tās dizainu, viņš domāja par sieviešu smaržu pudelītes formu. Un tāpēc šī pudele ir tāda oriģināla stila. Ja mēs Carina marku raksturosim dažos vārdos, tad tā ir jauna, svētku marka un ar ļoti lielu enerģiju. Tagad runāsim par otru šampaniešu namu, kas ietilpst arī mūsu grupā un kura nosaukums ir Bestrade de Belfond. Šis šampaniešu nams ir daudz vecāks, šogad tam paliek 170 gadi. Mums ir tradicionāli vīna pagrabi, kas atrodas zem zemes un stiepjas 15 km garumā kopā. Šis šampanietis Bestrade de Belfond ir krēmīgāks. Tas ir izturēts pagrabā kā minimums 5 gadus, kamēr notika šī otrreizējā raudzēšana. Burbulīši ir ļoti, ļoti smalki un tie izdalās lēni. Lanson šampanieši 80% no kopējā apjoma tiek pārdot eksporta tirgos. Tā ir numur 7, tātad viena no atpazīstamākajām markām pasaulē. Mēs strādājam tikai ekskluzīvi ar augstākā līmeņa restorāniem un specializētiem vīna tirdzniecības veikaliem. Lanson ir arī Angļu galma oficiālais šampaniešu piegādātājs. Un lielākais noiet tirgus ir Anglijā. Lai mēs varētu uzlikt uz mūsu etiķetes norādi šampaņa, mums ir jāievēro ļoti strikti noteikumi. Ražu drīkst novākt tikai ar rokām, nevienu mašīnu nedrīkst izmantot, nevienu iekārtu. Otrreizējā raudzēšana ir jāveic vismaz 15 mēnešus ilgā laika periodā. Mums ir 3 vīnogu šķirnes, kuras mēs drīkstam izmantot šampaniešu ražošanā. Chardonnay, kas ir vienīgā balto vīnogu šķirne, kas piešķir šampanietim svaigumu un eleganci. Tālāk seko Pinot Noir vīnogu šķirne, kas piešķirs struktūru un tādu spēku dzērienam. Un visbeidzot Pinot Meunier vīnogu šķirne, nodrošinās, lai dzēriens būtu līdzsvarots un noapaļotu garšu.
Abas šķirnes, Chardonnay un Pinot Noir, mēs varam atrast visdažādākajās pasaules vietās, bet Pinot Meunier ir ekskluzīva šampaņas reģiona vīnogu šķirne.